Tad, kad mēs spriedām, kāds varētu būt 4. tikšanās temats, kaut kā gluži dabiski radās doma par to mainīgo laiku, par spēju pieskaņoties, tajā izdzīvot, tajā piepildīt sevi. Bet, godīgi sakot, mēs nenojautām, ka laikam būsim trāpījuši tik ļoti, jo runājot vēl decembrī par mainīgo laiku, kaut kas man noironizēja, kā vai tad ir bijuši arī nemainīgi laiki kaut kad. Taču jāsaka, pēdējo pāris nedēļu notikumi, lai gan tie ir ārpolitiski, un šķiet, ka notiek kaut kur tālu, mūs tā vai citādi ietekmē, jo šoreiz mani sarunbiedri ir neapšaubāmas autoritātes sabiedrībā, kuros ieklausās gan tie, kas viņiem piekrīt, gan arī tie, kas viņiem nepiekrīt. Un man šķiet, ka tas ir daudz. Tātad, mani sauc Anna Pēpiņa, es esmu redaktore un žurnāliste, un ļoti īsi par saviem diskusijas biedriem šodien. Tātad Mārtis Auziņš, zinātnieks, fiziķis, Latvijas universitātes profesors un, jāsaka, pagājušā gada 2 gandrīz vai vispirktāko grāmatu autors. Tā kā ir iegājis arī viņš ir iegājis jaunā kapacitātē. Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas arhibīskaps, jāpiezīmē pēdējo gadu, pēc 32 gadu, es pareizi saku, kalpošanas. Tā kā viņam arī šis laiks, acīm redzot, kaut kādā veidā varētu būt īpašs. Un Pēteris Sproģis, Latvijas Baptistu draugu savienības bīskaps, es pareizi pateicu? Ja? Bijušais, jā. Bijušais. Nekas. Vai mēdz būt bijušie, tad vai tas nav tā kā ar dažiem amatiem, kas nekad nav bijušie, bet paliek kā tituli. Emeritus. Jā, bet tiešām mēs šoreiz sarunu ne par tituliem, ne par formātiem, bet par būtību. Un īsi pirms mēs te visi gaidījām nākt šurp, es palūdzu visiem 3 padomāt atbildi uz jautājumu, ar kur man tomēr gribējās sākt šo sarunu, jo šī ir jaunā gada pirmā tikšanās, un lai cik sarežģītas un smagas jautājumus mēs risinātu, vienmēr gribas sākt, beigt un pa vidam pamanīt arī kaut kādas gaišākas lietas un tādus stariņus. Un tāpēc es visiem palūdzu ātri padomāt un pateikt, kas ar viņiem labs ir noticis kopš jaunā gada. Proti, šī jaunā gada 1. mēnesī. Jums vajadzēja redzēt, kāds viņam bija sejas izteiksmes. Viens sāka ārkārtīgi saspringt domāt. Ieraudzīja, ka, man liekas, ka Mārtim Auziņam jau pēc acīm bija skaidrs, ka viņš jau zina, ko teiks. Un Pēteris Sproģis tā noslēpmaini klusēja. Tagad es palūgušu skaļi atskaņot to, par ko es ceru jums ir izdevies īsi padomāt, lai mēs sāktu uz gaišas nots un tad nirsim dziļumos. Mārts. Jā, kā Anna teica, man tā kā ļoti ilgi nenācās domāt. Patiesībā tās ir tādas mazās lietiņas, kas rada to patīkumu un prieku sajūtu, jo mans jaunākais mazdēls sāka staigāt. Un kā jūs saprotiet, man tas bija milzīgs prieks, aizkustinājums un arī, protams, izaicinājums, jo tad, kad viņš staigā, tad viņam ir jāskrien līdzi. Skaidrs, tas ir tiešām brīnišķīgs notikums. Jāni? Man bija grūti izšķirties starp 2 lietām. Drīkst teikt abas. Nozīmīgākā laikam bija, mums ir garīgais centrs Mazirbē, kur rekolekcijas notiek un arī apmāca rekolekciju vadītājus. Un mēs šajā tagad janvārī apmācījām 9 jaunus rekolekciju vadītājus, garīgos līdzgaitniekus. Un mēs esam lepni par to programmu, kas tur ir. Es domāju, ka savā nišā tā ir kvalitatīvākā, kāda ir. Tas ir Ignāciskā garīguma kontemplatīvais modelis, ja tā grib ļoti precīzi pateikt. Un tad man bija liels prieks ar tiem cilvēkiem strādāt un redzēt, cik ļoti tas viņiem nozīmē, ka sākot no tādas garīgas atklāsmes un beidzot ar to, ka viena no dalībniecēm teica, beidzot es saprotu, kāpēc mans vīrs man saka, ka es uz viņu neklausos. Tā kā, tas bija viens. Bet varbūt tas pēdējais spilgtākais bija tas, ka pat
1. februārī es izvadīju Māri Ķirsonu no Doma baznīcas mūžībā. Tas it kā tāds skumjš notikums it kā skaitās, bet mūsu pēdējā tikšanās slimnīcā un pēc tam arī tās sarunas ar tuviniekiem, viss tas dievkalpojums, tā atvadīšanās bija kaut kas ļoti gaišs, tāds cerība pilns, jo cilvēks jau neaiziet tur zemē un sapūšanā, bet atgriežas pie savu radītāju, un tas vienmēr ir skaisti. Paldies! Jā, man šķiet ir jau labi, protams, kad domā par to, ka nav vienmēr tikai tie lielie spilgtie notikumi, jo tad kāds varbūt var sēdēt un domāt, ka manā dzīvē varbūt nekas tāds spilgts nav noticis. Un ir jau labi arī, ka tādu labu notikumu var apzināties arī, ka šorīt spīdēja saule un tu to pamanīji un bija skaists brīdis. Ja? Bet ja tā pa lieliem notikumiem, tad mēs ar sievu nosvinējām 20. kāzu jubileju. Tas ir labi. Labi gan tas, ka 20. gan tas, ka nosvinējāt. No vienas puses liekas, ka tas ir tā kā vakar, un tajā pat laikā tā dzīve bijusi tik piepildīta un daudzveidīga, ka liekas, ka nevis tāpēc, ka tas ir bijis grūti, bet tāpēc, ka tas ir bijis tik pilns laiks, tad, ja kāds teikt, ka ir arī 100 gadu pagājuši, arī varētu ticēt, ka tas laiks ir bijis tik blīvs un pilns ar visu kaut ko. Tā kā, jā. Paldies! Kā mums skaisti iezīmējās pilnīgi tāda simboliska, loks. Bērniņš, kurš sāk staigāt, kāzu jubileja un gaiša aiziešana. Vai nav skaisti? Jā, bet uz šīs nots pievēršoties plašākiem jautājumiem. Ziniet, to, ko es jau pateicu, es gribētu attīstīt to domu tālāk. Kā tad ir ar tiem mainīgajiem laikiem? Mārcis Ceļevs Samelot mums pirms kādiem pāris mēnešiem bija intervija, un kad es viņam uzdevu šo jautājumu, viņš man atbildēja tā, kā es pat atļaušos nocitēt, proti sajūta, ka dzīvojam kādā absolūti unikālā laika mezgla punktā, nav īsti pamatota. Ir bijuši tikpat dramatiski notikumi agrāk un būs nākotnē. It kā saprotama doma un tomēr, tad kā tad īsti ir? Tā ir mūsu tāda subjektīva sajūta, ka lielajās tajās tektoniskajās plāksnēs kaut kas ļoti mainās gan politiski, gan sociāli, gan cilvēku prātos, gan arī dvēselēs un varbūt vēl kādās smalkākās sfērās. Vai tam ir pamats un kā jūs to paši izjūtat, katrs pats? Varbūt, ja es jūs sāku citēt, tad jūs varat paturpināt, mazliet paplašināt šo domu, jo patiesībā apgāst jau jūs vēl nevarat. Jā, es domāju, ka jautāt, vai tas ir unikāli, nav unikāli un tā tālāk mēs, protams, varam, bet katrs mēs personīgi dzīvojam šī laikā un šī brīdī. Un līdz ar to jautājums droši vien ir, kā mēs paši jūtamies. Un tas, ka lietas notiek droši vien diezgan dramatiski. Man pavisam nesen citā intervijā, ne ar Annu, bet arī... Jūs esat ļoti pieprasīts šobrīd, es nebrīnos par to. Viena žurnālista, mums bija ļoti profesionāla saruna, intervija, tā kā viņas parasti notiek, bet pēc tās intervijas es tā kā dabūju gandrīz kā ar mietu papieri, jo tā žurnālista tagad ir beigusies oficiālā saruna, tu redzi, ka viņa tā kā izkrīt no žurnālistas lomas un saka, profesori, jūs tā ilgi esat dzīvojis pasaulē, vai jūs man nevariet dot padomu, ko man darīt? Un es tagad varbūt nedaudz schematiski to saku, bet viņi saka, man būvēt bumbu patvērtni zem savas mājas vai formēt pasu manam mazgadīgam bērnam, lai es viņu varu nogādāt drošībā. Un tad, kad jums šādi pajautā, jūs saprotiet, ka patiesībā šī nav tāda mierīgā dzīves plūdums, kurā notiek kaut kādas ikdienišas lietas, kad cilvēki šo laiku izjūt ļoti, ļoti dramatiski. Un arī attiecīgi domā, kā šajā laikā dzīvot, kā atrast kaut kādu stabilitāti dzīvē. Tā kā es domāju, ka lai arī mēs varam tā kā filozofiski no malas teikt, ka vienmēr ir bijuši dramatiski laiki un vēsturē droši vien vēl dramatiskāks laiks var atrast, taiskaitā pie mums Latvijā droši vien bijuši vēl dramatiskāki laiki, kari un tā tālāk.
Bet tas nemaina droši vien mūsu sajūtu, kā mēs šodien šeit Latvijā, Rīgā jūtamies. Jāni? Jā, piekrītot tam, ko Mārtis tikko teica, ka tas kara tuvums ļoti ir mainījis kaut kādu uztveri. Es kādreiz savā laikā, kad vēl tas nebija sācies, tā domāju, vai tiešām es būšu tā laimīgā paudze, kas nodzīvos bez kara savu mūžu. Es joprojām ceru, ka tas tā būs, bet tas kara tuvums ļoti ir izmainījis to, kā mēs vispār vērtējam lietas un norises. Ja mums tagad ir viena prioritāte, teiksim, arī politiskajā, starptautiskajā politikā, kurš atbalsta Ukrainu, kurš nē. Tas gan ir šķiet svarīgākais no visiem jautājumiem. Bet par to laika mainīgumu, man liekas, ka mēs esam piedzīvojuši, vismaz mana paudze, tādas radikālākas pārmaiņas, jo ik pa laikam notiek, ka vēsture attīstās un filozofiskā doma un tie narratīvi, kas ir, ka viņi tā kaut kā turās, un tad vien brīdi tā paradigma sāk mainīties. Un tas, kas nebija līdz šim apšaubāms, pēkšņi kļuvis apšaubāms. Un es domāju, ka sākot no pagājušā gadsimta kaut kādiem 60, 70 gadiem, tās pārmaiņas ir bijušas ļoti lielas un viņas nav beigušās. Varbūt mēs vēl tagad tikai tuvojamies kaut kādam tā svārsta vēziena galamērķim kaut kur, varbūt kaut kur tur esam, kad tas, kas nebija apšaubāms līdz šim pēkšņi kļūst par marģinālu viedokli un tam līdzīgi. Tā, tās ir ļoti liels pārmaiņas. Un arī tas, ka kaut kādi ārējie balsti cilvēkiem priekš orientēšanās arī zuduši ir autoritātes un atskaites punkti. Un tagad katram pašam savu vietu tā kā jāatrod un kur viņu atrast. Un ja mēs katrs pats savu vietu atrodam, tad kas mūs vēl vienos? Teiksim, kā mēs atradīsim motivāciju kopīgi, piemēram, aizstāvēt savu valsti vai kopīgi kaut ko darīt. Tas ir tie jautājumi, ar ko iznāk tagad nodarboties. Jā, es domāju, tas šie laiki ir tādi diezgan dramatiski. Jau tika pieminēta politika, pasaules lielā politika. Tad man šķiet tik neskaidri laiki, kādi ir tagad, un tā pasaules sadrumstalotība un jaunu to varu, kas tad būs tās jaunās supervaras, tas, es domāju, izraisa ļoti daudz nopietnas jautājumus un neziņu un neskaidrību. Kādreiz jau tāda, vismaz padomju laikā, bija rietumi, bija padomju savienība, likās tā divpolu pasauli, tad kur ies Eiropa, kas notiks ar Ķīnu, ko tad Amerika. Bet man šķiet, tā kā mēs esam varējuši dzīvot, un ko jau arhibīskaps pieminēja par tām izmaiņām, kurām mēs esam gājuši cauri, tā arī tāda tomēr arī ir dzīves dāvana. Es atceros, kad tā kā 2000. gados un tā sākām braukt vairāk uz ārzemēm, un tad satiekam tur kāds cilvēks, un es atceros, es aizbraucu satieku kādus savus vienaudžus, piemēram, Amerikā. Viņiem tā dzīve bija gājusi ļoti, tā paredzami un es pat teiktu garlaicīgi. Mēs bijām piedzīvojuši impērijas sabrukumu, jaunas valsts, jeb dzimšana vai atzimšana. Ja. Kā tas notiek? Naudas maiņas, ja. Īpašumu maiņas, jauns karoks, jauna himna, tas, kas aizliegts, tas atļauts, atmode. Ja. Tā ir milzīga dāvana, kas dzīvo jau tādā komfortā, un tas tā paiet pat garām. Un tādā veidā dzīvojot arī, es domāju, daudz, kas netiek novērtēts. Komforts jau ir tas, kas visvairāk nogalina. Mazliet paturpinot jūsu domu par to, ka mēs patiesībā, tiešām mūsu paudze ir gājuši cauri jau diezgan daudzām izmaiņām un Padomju Savienības sabrukums, jaunas valsts celtniecība, iestāšanās Eiropas Savienībā, es neuzskaitīšu visu. Bet visu laiku bija sajūta, ka mēs ejam uz kaut ko, kas noteikti būs labāks. Es atceros, Vaira Vīķa Freiberga šķiet bija tā, kura reiz teica, ka lielā problēma šobrīd pasaulē, Rietumē Eiropai vairāk par to bija domāts, pieņemt, ka nākamā paudze vairs visticamāk nedzīvos labāk par iepriekšējo.
Nu, arī komforta ziņā, bet ne tikai materiālā ziņā. Arī drošības ziņā, arī veselība, protams, medicīna iet uz priekšu, bet ja mēs runājam par mentālo veselību, tad arī vairs nav tik viennozīmīgi. Kā tikt galā ar šo sajūtu, ka nevar saprast, vai mēs ejam uz labo, uz gaišo nākotni, tā ļoti vienkāršot runājot? Man patiesībā šis jautājums drusku samulsināja, jo man nav sajūta, ka pasaule iet uz galu. Labi. Man nav sajūta, ka tas mans mazdēls, kurš iesāk staigāt, tad, protams, man ir šī trauksme un baiļu sajūta, nu tad vai viņš tagad nesasitīsies kaut kur šobrīd, vai nākotnē neizdarīs kaut kādas nepareizas izvēles un tā tālāk, jo šī... Varbūt tas nedaudz aizved uz sāniem, bet man liekas, ka šeit ir tāda vēl viena milzīga tēma. Tātad, cik lielā mērā viņš man tagad pieder, nu, tādā nozīmē es esmu par viņu atbildīgs. Un, ja es esmu par viņu atbildīgs, tad viņš man kaut kādā ziņā pieder. Bet no otras puses viņš ir jaunais cilvēks, kurš šobrīd varbūt ir iemācījies staigāt, bet drīz droši vien izvēlēsies sievu. Kā man ar šo te dzīvot? Protams, pirmkārt, kā viņa mammai un tētim ar to dzīvot, bet kā es saprotu... Man izstāst, ka jums uztrauc vairāk nekā mammai un tētim. Nu, atkal es negribu šo sarunu aizvest kaut kur ļoti tālu, bet šī sajūta, man liekas, patiesībā ik pa brīdim, tad, kad tu esi vecais tēvs un vecā mamma, rodās, ka patiesībā maniem bērniem man nebija tik daudz laika, bija darbs un viss, un tagad ir mazbērni, un man ir drusku vairāk laika. Un patiesībā tāda, nedaudz pat vainas sajūta, ka es tagad tiem mazbērniem atdošu to, ko varbūt es saviem bērniem neiedevu tad, kad viņi auga. Līdz ar to šī nepārtrauktā sajūta, ka no vienas puses jādod tam cilvēkam brīvību, viņš taču ir personība, un lai viņš attīstās, un lai viņš tos punus sasit. Un otrs puses, nu kā tad es tagad viņu nepasargāšu, ka viņš tikai neizdara kādu nepareizu soli. Bet atgriežoties tomēr pie šīs tēmas un jūsu uzdotā jautājuma, nu pie visa tā, kas notiek pasaulē un nezinu, skatoties varbūt arī nedaudz to lielāko ainu un nedaudz pakāpjoties solīti malā, nu man Dieva goda vārds, atvainojos varbūt par tādu izteicienu šo kungu klātbūtnē, nerodās sajūta, ka tā kā viss iet un ka būs sliktāk. Man joprojām ir pārliecība, jā, tur visādas lietas notiek un viņas mums nepatīk un viņas rada mums draudus un apdraudējums visādos veidos, bet mana sajūta ir, ka nu, tā kā mēs visam pāriem esam tikuši cauri, kurš vēl atcerās tagad pandēmiju. Kā knapi, tur bija kaut kas un kaut kāda sarežģījuma. Tas viss ir pāri, un mēs ejam uz priekšu, un manuprāt, tas kā sajūta, ka dzīve kļūst labāka un kļūst vēl labāka. Man tā sajūta ir drusku atšķirīga no tā, ko Mārcis saka, lai gan es ar tādu iedrošinājumu smeļos vienmēr no sava optimistiskā drauga. Bet man šķiet, ka es vienreiz klausījos tādu raidījumu, un tur tika diskutēts kaut kas, un kāds izteica tādu argumentu, nu beidziet, nu ir taču 21. gadsimts. Un tad tas komentārs, kas nāca no vienas citas dalībnieces, viņa teica, man šķiet, ka 21. gadsimts ir ļoti pārvērtēts. Un mēs varam skatīties kaut vai ziņās par to, ka izglītības līmenis nav nemaz tik labs, kā gribētos varbūt 21. gadsimtā, ka viss nemaz tā neiet attīstības virzienā. Un mēs tiešām esam tā pieraduši dzīvot ar to naratīvu, ar to vēstījumu, ka mēs visi dodamies pretī tādā idiliskajā nākotnē, kur visi dzīvos mierā un draudzībā un iekļautībā un cits mīlēs un cienīts. Un tomēr kaut kā šis 21. Joprojām kausies, bet tas būs interesanti. jā. Nē, es domāju, ka 21. gadsimts solās būt varbūt nemazāk asiņains kā 20. Jautājums par to, vai tas mūs personīgi šeit skars vai neskars. Un arī tādā sabiedrības attīstības ziņā, par tām polaritātēm, ko Pēters pieminēja, jā, mēs apmēram šobrīd zinām, kur dodas, kur pasaulē ir ekonomiskā vara vai supervara, kur ir militārā. Viena lieta, par ko mēs
nezinām, tas ir informatīvā, kur ir informācijas plūsmas, teiksim, ka daudzas kompānijas šobrīd ir varenākas par daudzām valstīm, jā, mākslīgais intelekts, tas viss lauks, par ko Mārtis noteikti vairāk var pastāstīt. Bet man šķiet, ka šobrīd mēs atrodamies tā kā tādā brīdī, kad vajag apstāties drusku un padomāt. Ja, ka Odisejam starp Skillu un Haribu man tas kaut kā tas tēls ir ienācis kaut kā un paliek. Ja, jūs zināt to mītu, ja, par Odiseju kuģi, kam tad jāizkuģot caur tas tā kā Mesīnas jūras šaurums domāts reāli, bet vienā pusē tam šaurumam ir Skilla, kas tur snaikstās un grābi jūrnieks no kuģiem, un otrā pusē Haribda, kas visu kuģi aprī, un jāatrod ceļš mājās kaut kur pa vidu. Un es domāju, ka mēs esam apmēram šobrīd tādā situācijā, ka pie visām tām radikālajām kustībām, kas ir gan pa labi, pa kreisi mūsu valstī, mūsu sabiedrībai, būtu labi tā drusku iepauzēt un nesakot līdzi pakaļ visām svārstībām vai visiem trendiem un kaut kā mēģināt atgriezties, pievērsties drusku avotiem, ja, kas tad ir bijis tas, kas ir aizvedis mūs tajā labākajā vietā, kas ir palīdzējis mums iegūt kaut kādu dzīves spēku un stabilitāti un labklājību. Un, jā, es domāju, šis tāds laiks paraudzīties un pārvērtēt avotus. Es domāju, ir, protams, iemesls sastatīt cerību un optimismu, un ir līdzīgi arī, es domāju, pietiekoši daudz lietas, par kurām, kas arī cerību nevairo skatoties nākotnē. Un es domāju, arī tās pārmaiņas, viņas var būt ļoti straujas, arī pieminētās tehnoloģijas, kā mēs zinām, nesen, varbūt tiešām tur nevajadzētu iedziļināties pārāk, bet ar to mākslīgo intelektu pieminēto, ja, ka amerikāņiem likās, ka viņiem viss ir vislabākais, pēkšņi akciju tirgus tā sašūpojās, ķīnieši izlaida labāku versiju, 5 reizes lētāk, vismaz sākumā tā izskanēja, kas tur būs, ja. Uzreiz tāda panika jau finanšu tirgos, ja, tik strauji tas viss var mainīties, un kas to zina, tas vēl uz priekšu. Bet man šķiet, ka varbūt tas risks, kā lai to pasaka, ka var ziņas skatīties un beigās savu dzīvi palaist garām, vai ne? Un ir cilvēki nodzīvojuši pilnvērtīgu dzīvi kara laikā izsūtījumā. Jo kas tur bija? Ja cilvēkam bija ko mīlēt, par ko rūpēties, uz ko cerēt, pilnvērtīgi dzīvē, pazīstamais Viktors Frankls, kas minēja, ka cilvēki, kas zaudēja cerību, mir pirmie, ja? Un cilvēks var dzīvot ar cerību koncentrācijas nometnē un ar bezcerību prīmijuma dzīvoklī kaut kur klusajā centrā. Pirms tādu laiku runāju ar kādu ugunsdzēsēju brigādes kapteini, arī mācītāju. Un viņš sacīja, ka viņiem bieži tie traģiskākie izsaukumi ir uz dārgiem dzīvokļiem, kur pusauģi vai jaunieši ir mēģinājuši pašnāvības. Dzīvokļi, 10 istabu dzīvokļi, ja, bet bērns ir viens un nesaprasts un apmaldījies un apjuts. Bet līdz ar to es domāju, tas saprast tos savus dzīves izaicinājumus. Nevis tagad domāt, ja es atradīšu politiskos kaut kādus optimismu, tos starus, tad es būšu laimīgs, un ja es salasīšos tās negatīvās ziņas, tad man ir iemesls slīgt bezcerībā. Bet saprast, ka vai miers vai karš, man ir manas izvēles, kas man ir jāizdzīvo. Un tā kā, Jēzus stāstīja, un viņš sacīja, bija cilvēks, kurš cēla namu, un viens cēla uz klints, un viņš ir, ja tu tos manus vārdus dzirdi un pasargā, tad tas nams ir kā uz klints, ja tev ir tie pareizie principi dzīvē atrast un atskaites punkti. Un tad viņš nāca, tur lietus, lija, vēja, pūta un plūda gāzās tam namam virsū, un tas nams izturēja, un otrs bija uzbūvējis uz smiltīm. Varbūt vēl smukāk māja kā tas pirmais,
Bet nāca tās lietas un tie plūdi un viss aizskaloja, aiznes projām, viss sabruka. Un no tās atskaites tad domāt, uz kādu pamatu es būvēju, cik tas ir patiess, cik tas ir nozīmīgs, vai tas ir tikai ārēji butaforisks, skaists, vai tas ir kaut kas patiess. Un tas jau nemainās, jo var jau būvēt uz smiltīm miera laikos un var būvēt uz klints Sibīrijas izsūtījumā, ko es ceru mums nevienam nenāksies piedzīvot, protams. Apklust un atgriezties pie avotiem. Un cik es saprotu, doma, ka tur mēs varētu šobrīd kaut kādu pasmelties pieturas punktus un spēkus. Ko jūs ar to saprotat? Nezinu, kurš no jums grib atbildēt pirmais. Kas tad ir tie avoti, kur mēs šobrīd varam pasmelties tos spēkus? Ja mēs tā kā ejam papli, tad... Ejiet papli, jā. Droši vien, ka avotus var saprast ļoti, ļoti dažādos veidos. Bet priekš manis, ja vienu skatu punktu es uz šo gribu paskatīties, man šķiet, ka ir kaut kādas ne tikai gadu simtus, bet gadu tūkstošus pārbaudītas patiesības. Un šeit es tā kā runāšu savu līdz sarunas dalībnieku kaut kā pozīcijās. Ka, piemēram, mums ir svētie raksti un vecā derība. Man patiesībā patīk viņu lasīt nevis bībeles formā, bet ir mūsdienu zinātniski tulkojumi. Kurā tā kā ir interpretācijas, kā šie teksti sākotnēji ir bijuši, kādi viņi ir bijuši sākotnēji, jo mēs zinām, ka vecās derības versijā tur ir diezgan daudz vēlāku laiku iestarpinājumu un tā tālāk. Priekš manis šī ir kaut kāda tāda pamatlieta, kur es kaut kādas dzīves gudrības no, ļoti viediem cilvēkiem, pirmkārt, kuri ir bijuši ļoti viedi, otrkārt tas, kā viņi ir skatījušies uz pasauli, ir izturējuši šo 1000 gadu pārbaudas. Tas, kur varbūt man liekas, ka mēs mūsdienās tā kā ļoti paviegloja, tā var teikt, gribam tikt cauri. Mēs nopērkam grāmatas, kurā ir rakstīts 12 patiesības labai dzīvei, vai vēl labāk, es nesen grāmatīcā redzēju, un es tagad nejokojos. Grāmatas virsraksts saucās Kā kļūt par Budu 7 dienās. Grāmatnīcā pavisam netālu no šejienes šobrīd nopērkama grāmata. Kāpēc es to saku? Ne tik daudz, lai tā kā smīdinātu šeit klātesošos, bet mums gribās šādus īsceļus, kad es palasu, un es kādreiz palasu arī tās 12 patiesības tādas vai šitādas. Man pirmā brīdī liekas, ka tas ir tā kā dažas tēzes izrakstītas no tādas riktīgi gudras grāmatas. Tad viņas tā kā apspēlētas ilgi un dikti, tā kā no labās kreisās, no augšas, no apakšas un izstāstīts. Ar to es gribu teikt, ka ir šie te kaut kādas lietas, kuras gadu tūkstošiem ir bijušas, un acīm redzot, tas nav nejauši, kāpēc viņas tādas ir bijušas. Dažas no viņām, man liekas, ka ir arī mūsdienām ļoti atbilstošas, un šim te, visas viņas ir mūsdienām atbilstošas, bet, teiksim, ja tomēr nedaudz konkrētāk, tā kā viena, kas man ir aizķērusi un atkal atvainojos kungiem, tā ir Ijāba grāmata, kura patiesībā man kopš agras bērnības ir likusies ļoti dīvaini, vai jaunības viņu lasot, ka, kā var šitā nabaga, jūs daži ziniet visu šo te tekstu, kā var šitā nabaga Ijāba izrīkoties, tur bez maz nolemt viņu pārbaudīt, tad vispirms atņemt viņam visu, kas viņam pieder, pēc tam atņemt visus tuvinieks, pēc tam uzsūtīt viņam visas iespējamās slimības un tā tālāk, tikai tādēļ, lai tā kā pārbaudīt, tā kā izturēs zēns vai neizturēs apmēram. Es atvainojos par šo vienkāršo, bet man tas vienmēr likās, kas šitais tāds ir, kā šādā veidā var izrīkoties ar cilvēku. Bet tad kaut kādas pārdomas, man liekas, domājot par mūsdienām, tad varbūt, ka šeit ir stāsts par to, ka mēs ik pa brīdim sūdzamies, dzīve pret mani nav taisnīga. Tad vai kāds ir garantējis, ka dzīvē pret mani ir jābūt taisnīgai? Vai kāds ir mani apsolījis, ka ja es visu darīšu, tā kā latviski saka, ir labs vārds pēc goda prāta,
ka tad man pienākās. Un tad es tā kā nākšu ar sarakstu, kas man pienākās, tāpēc, ka es tā kā savu daļu esmu izdarījis. Varbūt, ka vēl viens uz šo te skatu punkts. Varbūt, ka tas patiesībā ir atkal kaut kāds tāds, mūsu egocentrisma tā kā mēģinājums nosēdināt. Varbūt, ka stāsts par Ijābu ir tādēļ, ka Ijāba bija jācieš, lai mēs par to domātu tagad. Jā, viņš cieta, ar viņu bija tā kā nebija taisnīgi un tā tālāk, bet par to mēs tagad domājam jau gandrīz 2500 gadu, jo tas ir ļoti sens stāsts. Mēs kā cilvēki domājam par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam, ko mums sagaidīt no dzīves, ko nesagaidīt no dzīves, un tas varbūt iedod šo te stabilo un mierīgo pamatu, iet cauri arī taņiem brīžiem, kad dzīve nav taisnīga pret mani, un vēlreiz samierināties, ka neviens nav man garantējis, ka dzīve būs taisnīga pret mani. Tā kā viņa nebūs taisnīga pret mani patiesībā. Tā kā man liekas, ka šie ir tie kaut kādi šie te, stabilie punkti, kaut kādas pamatvērtības, no kurām mēs varam, kaut kādu mācību. Mācība varbūt nav īstais vārds, vienkārši atrast to sajūtu, kā man šajā pasaulē justies. Es nezinu, vai tas bija tas, ko Jānis domāja. Šādā veidā droši vien citu kaut ko, bet es tā atbildētu uz to jautājumu. Jānis izstāstīja savu versiju, es tikai gribēju redzēt, ko viņš tagad stāstīs, jo es, man liekas, izņēmāt viņu stāstu. Tā kā no viņu Tāpēc jau Mārcis atvainojās visu laiku, zināt. Pirmtiesībām. Gan jau viņiem ir daudz stāstu līdzi. Ko viņi stāstīs. Jā, bet es tikai gribēju piezīmēt pie tā Ijāba stāsta īstenībā ir tāda skaista atziņa, ka dzīve dzīvē nav jābūt, nav pienākumu pret mums būt godīgai un atalgot par mūsu pūliņiem, bet man šķiet, ka patēriņa sabiedrībā šo lietu ir ļoti grūti pieņemt. Ja es esmu ieguldījis un man nedod pretī, kas tas tāds ir. Tā kā acīm redzot, tas ir tas grūtākais. Ja tu to nepieņemsi, es domāju, ja cilvēks to nepieņem, tad viņam nebūs viegli dzīvot. Labi, kas jums sakāms? Vispirms varbūt par to, ko nozīmē laba dzīve. Jā. Es atceros, bija tāda diskusija sen atpakaļ, tad, kad islāms bija tāda karsts temats. Un tad tur bija internetā diskusijas, un tad viens no tiem jaun atgrieztajiem islāma piederīgajiem teica tādu tekstu. Viņš teica, ka ja tev ir viens bērns, tev vajag spēļu konsoli par 100 eiro. Ja tev ir 10 bērni, tev vajag vienu futbola bumbu. Tā kā tas ļoti ir atkarīgs no tā, kā mēs savas vērtības saliekam. Par tiem avotiem, es domāju, ka nav jau nekāds brīnums, ka Mārcis runāja par to pašu, par ko es taisos runāt, un Pēters arī visticamāk, jo mēs visi nākam no kristīgās kultūras un civilizācijas. Mums tie avoti aptuveni ir līdzīgi, un latviešu nācija, viņa ir avoti tādi kā mūsu folklora un kristīgā ticība, un vēl kādas varbūt dažas lietas, divas šīs galvenās. Bet es atcerējos par avotiem, domājot tādu skaistu citātu. Es pat nopirku vienu grāmatu, un priekšvārdā tur bija tāds teikums, ka tradīcija ir nevis pelnu pielūgšana, bet ogļu uzpūšana. Un man liekas, tas tieši tā arī ir. Bija tāds bīskaps Roberts Barons, es nezinu, varbūt kāds no jums ir viņu klausījos. Viņš pēc pāvesta droši vien ir populārākais katolis internetā. Un tad viņam bija tāda ļoti laba doma. Viņš teica tā, mēs tagad esam ļoti centrējušies uz sevi. Tur mana persona, manas domas, mani plāni. Nemāc man dzīvot, es pats zinu, kas es būšu. Es, var sakot, pats visu izvēlēšos un pats sevi radīšu. Un tad tas tālākais komentārs tiešām bija lielisks. Viņš teica, cik tas ir garlaicīgi. Viņš teica, daudz lielāka lieta ir, ka es tagad pārfrazēju to domu, pats varbūt attīstu, bet kāpēc es esmu tik laimīgs, ka es piedaru baznīcai? Tāpēc, ka es zinu,
ka tā tūkstošiem gadu lielā tradīcija, tāpat intelektuālā doma, tās idejas, un visi šie lielie cilvēki, Asīzes Francisks Bernārs no Clairvaux, Gregors Lielais, Dietrīs Bonhoeffers, tas viss ir mans. Es esmu tajā, es esmu mazas krūvīt, varbūt tajā mazs elements, bet tā kā tie organismi, kas ir 10 kilometru lieli, ja, tie koki, kas visi ģenētiski ir identiski, viņi ir milzīgi, ja, viņi ir savienoti savā starpā, tā es esmu šajā tradīcijā iekšā. Un tas ir avots, ko ir vērts izpētīt, ko ir vērts izzināt, kurā ir vērts ieaugt, un tad es esmu tajās, kā saka, lielajās plūsmās, tajās transcendentajās plūsmās līdzdalīgs un piederīgs daudz vairāk nekā, ja es mēģinu vienkārši pats kaut ko priekš sevis izgudrot. Un tas ir tā kā vai nu airēties ar laivu, vai ar dēli, ar rokām, vai būru uzvilkt. Ja? Tā ir milzīga atšķirība, un tāpēc, es domāju, tie avoti, viņi jau mums ir visapkārt. Un tiešām, kā Mārcis teica, pārbaudīt avoti. Ir tāda grāmata, Stikla pērlīšu spēle. Es zinu, ka vismaz viens no klātesošiem lieliski zina šo Aldim vienkārši ir restorāns ar tādu nosaukumu. Un tad tur bija tāds Pāters Jākobs, tāds tēls. Es nezinu, kas jūs esat lasījuši, droši vien atcerieties. Viņš teica, ka ir vērts pievērst uzmanību tikai tām parādībām, kam ir vismaz pāris 1000 gadu. Tā ir tā viena lieta par avotiem. Tā otra lieta ir, ko Pēters pieminēja, tā būvēšana uz klints, jā, taisnība, bet īstenībā to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Un tur jau ir tā smagā artilērija, ko nozīmē rakt līdz tai klintī. Es nezinu, vai mēs par to šodien te runāsim vai nerunāsim, bet tas tiešām ir ļoti nopietns, dziļš darbs ar sevi Dievu priekšā un saprast, bet kas tad es esmu? Pirmais, noskaidrot to mērķi, kāpēc es vispār eksistēju pasaulē, kas ir manas eksistences mērķi. Un tad no tā izejot, es varu attīstīt, savu attieksmi pret lietām, kas man visas lietas, ko Dievs ir devis, ir labas, bet kuras ir tās, kuras palīdz man uz šo mērķi virzīties un kuras traucē. Un lai tās, kas palīdz, lai tās pieņemtu, un lai tās, kas traucē, no tām atbrīvotos, jo kas, mūs visvairāk traucē mūsu ceļā? Ne tas, ka mēs nezinātu patiesību, bet tas, ka mēs esam pieķērušies lietām, kas mūs kavē. Tad iegūt šo brīvību, un tas ir ļoti, ļoti grūti. Mēs varbūt varam, ja ir vēlēšanās par to parunāt, bet tas tiešām ir tā apzināšanās. Jo mēs jau es kādreiz stāstu, es nerunāju pagāru. Droši. Es pārtraukšu, ja būs pagāru. Es stāstu tādu savu piedzīvojumu vienu ar Laumu Vlasovu, varbūt kāds esat dzirdējuši. Viņa bija Maskavā Latvijas vēstniecībā darbinieks, kas atbildēja par latviešu diasporu. Mēs braucām uz Baškīriju pie latviešiem. Un tagad kāpjam ārā no lidmašīnas, un tur pie trapa ir vietējā delegācija. Un Lauma man tā stāda priekšā, un tas ir Jānis Vanaks, Latvijas arhibīskaps. Viņi tur visi musulmaņi. Kas tas ir arhibīskaps? Lauma domā, tas, kas Aleksijs II ir Rīgā, tas bija patriarha Aleksija laikā. Tas Jānis Vanaks ir Rīgā. Kas ir Aleksijs II? Un tad viņi tā ļoti veikli apķērās. Tas, kas Talgats Taģudīns ir Ufā, tas ir Jānis Vanaks Rīgā. Muftijs pie mums atbrauc. Un tas ir tā, ka, ja tev izņem ārā no visām ierastajām attiecībām, ja tu vairs pat pa sevi pateikt neko nevar. Tu nevar sev vietu parādīt, kas tu tāds esi. Mēs identitāti iegūstam attiecībās. Un tā dziļākā mūsu identitāte ir mūsu attiecībās ar Dievu. Kad mūsu prezidents uzrakstīja grāmatu, kas es esmu, tad jautājums uz šo īstenībā ir ļoti daudzpusīgs. Daudzas atbildes var meklēt, bet tā fundamentāla atbilde ir attiecībās ar Dievu. Kas es esmu attiecībās ar Dievu? Un tad, lai to kaut kā īstenot, tur ir, tas ir milzīgs uzdevums, kas atbild faktiski uz lielāko daļu jautājumu.
Es drīkstu pārfrazēt jūsu atbildi tādā, lai pasaka, mazliet popsīgākā veidā, kas skanētu, ka runai vajadzētu būt nevis par laimi, bet par jēgu. Viens no maniem iemīļotajiem autoriem, bet tagad publiskajām personām Jordans Petersons. Es zinu, ka drusku nesaskan viedoklis par viņu, bet es viņu labprāt klausos. Un viņš saka, ka jēga, viņš citēja Nīču, un viņš saka, ja cilvēkam ir kādēļ, viņš var izturēt jebkuru kā. Ja cilvēks redz jēgu un mērķi, tad viņš spēj paciest to, kas ar viņu notiek. Jā, tas ir viens ļoti, un ka jēga faktiski ir tas, kas palīdz pacelties pāri ciešanām, kuras dzīvē ir neizbēgamas. Ka, tā nav manas izdomāta tēze, to es viņa lekcijās dzirdēju. Viņš teica, skaties tur sociālajos tīklos visas tās bildes ar palmām un pludmalēm un tā tālāk, atliek drusku paskribināt to virsmu, tu atrodi kādu traģēdiju, un ja tev traģēdijas dzīvē nav, tad vienkārši pagaidi. Un tā kā sevis apzināšanās pat par sevi jau izraisa ciešanas. Tas ir faktiski sākums, kāpēc tu vispār spēj ciest, ja, tad viņi ir neatņemama sastāvdaļa cilvēka eksistencei. Un tad teiksim, mums ir jāatrod veids, kā nevis sacīt, tad labāk, lai nav tādas esamības, bet veids, kā pacelties tam pāri un atrast to jēgu, vai, teiksim, atrast, kāpēc būt. Nu, jā. Es mazliet gribu atgriezties atpakaļ pie tās šī brīža sajūtas un šī brīža aktualitātēm. Jānis teica tādu skaistu domu, ka vispār ir, kā jūs citējāt, ka vispār ir vērts tikai par tām vērtībām domāt, kam ir vismaz pāris tūkstoši gadi. Ja? Nu, kaut kā tā bija. Es te gribēšu piesieties pie šiem vārdiem, bet vai tas nenozīmē stāvēt uz vietas, jo pasaule mainās. Un mēs nevaram teikt, ka pasaule mainās, taču tikai viss, kas nāk jauns, ir tikai slikts. Kā atrast līdzsvaru starp šīm, pret to, kas ienāk jauns? Un es šeit nedomāju pat mākslīgo intelektu. Es šajā gadījumā drīzāk domāju tādas vērtības. Un tas, ko varbūt mēs šobrīd apzīmējam ar liberālajām vērtībām. Kā tās sabalansēt ar tām lietām, kam ir tas tūkstošu gadu bāze apakšā. Kā neapmaldīties, nepalikt par tikai vecu vērtību skandinātāju un tā pašā laikā nenomaldīties arī nemitīgi ķerot kā tauriņus visu jauno un priecājoties par visu jauno un paziņojot, ka līdz mums nekas nav bijis un tikai mēs tagad pastāstām, kā ir patiesībā. Kurš uzņemsies atbildēt uz šo jautājumu? Kā iet uz priekšu, nepazaudējot to, kas bijis labs iepriekš, tam ir pat nosaukums. Tas ir konservatīvisms. Jo konservatīvisms ir, teiksim, pieeja dzīvei, kur nākotne būvē, apzinoties, ka viss iepriekšējais nav bijis slikts, ka tur ir bijis kaut kas vērtīgs, jeb kā pravietis šķiet tas bija Jeremija, kurš teica, vai Ecehēls pārbaudiet ceļus, kas pagātnē nesuši svētību, un tad staigājiet par tiem. Mēs jau uz ceļu nestāvam uz vietas, mēs ejam uz priekšu. Tas nozīmē, ka jaunas idejas ir vajadzīgas, mums tikai ir jābūt, kā saka, vērīgiem pret hausu, kādas no tām var izraisīt. Es teiktu, tas ir apmēram konservatīvismu definīcija, tas, par ko jūs jautājat. Starp citu, es domāju, ka man nekas īpaši nav pret liberālajām vērtībām, jo liberālās vērtības ir visnotaļ jautājums, ko mēs ar to saprotam? Jā, klasiskais liberālisms, man liekas, ir ļoti laba lieta. Tas, pret ko biežāk ar to saprot, tas ir kreisuliskās vērtības, vai kreisulisms, ja tā varētu teikt. Gošisme no franču tas būtu burtiski tulkams kā kreisulisms. 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 Interesants formulējums. Jā, teiksim, ar to man ir vairāk grūtība, jo tas vairāk ir tajā, teiksim, ka bija tāda filma ar nosaukumu ūdens forma. Ja? Un ūdeni var piešķirt jebkuru formu. Tā ir tā ideja par to, ka cilvēks ir bezgalīgi veidojams, ka cilvēks ir sociāls konstrukts, ja? Kad tur
un ka viņi var veidot kā vien vajag, un mēs tagad to veidosim. Un veidosim pilnīgi citādi nekā iepriekš. Ja, savā laikā bija tā doma tāda, ka cilvēks ienāk pasaulē, tur ir kaut kāda idejas, kaut kādas vērtības, kaut kāda kārtība, un cilvēks kļūst par personību tajā ieaugot. Tā kreisā ideja vai postmodernā ideja ir ka vispirms esmu es un, teiksim, es pats izveidošu visas savas vērtības un visu savu vietu dzīvē. Jā, tāda būtu man īsa atbilde. Varbūt tā ironizējot, vai zemes pievilkšanās spēks ir konservatīva vai liberāla vērtība, ja tā. Ir jau lietas, atkarībā, kas ko pievelk. Jā, bet skaidrs, ka var domāt, ka mēs varam pacelties pāri kaut kādam gravitācijas spēkam, bet labāk to no kaut kāda trešā stāva nepārbaudīt nav. Un tā, es domāju, ir līdzīgi, kā ir, es varbūt tas tā varbūt vienkāršot, bet ir, es domāju, principi, garīgi vai cilvēkā ielikti, kas ir tikpat nemainīgi, kā cilvēkam vajag elpot, cilvēkam vajag ūdeni, nevar ignorēt kaut kādas dabas likumus un fizikas likumus. Es domāju, mēs varam atklāt, kā tie likumi interesanti spēlējās savā starpā un to pamanīt kaut kādā citā griezumā, bet domāt, ka mēs varēsim viņiem pacelties pāri, tā ir tāda muļķīga dumpošanās un dzīves izniekošana. Bet varbūt mēs varam atklāt jaunus likumus šādā veidā. Es domāju, līdzīgi kā var mēģināt, bet nesanāks. Ja tas ir gravitācijas likums, tad labāk viņi tā kā respektēt savā dzīvē. Kā jūs zināt, ka nesanāks? Es domāju, mēs negribam iet no olas jumta, tad to izmēģināt. Bet varbūt pastāv vēl kāds spēks bez gravitācijas. Ja mēs šajos simbolos ņemam. Es gribu saprast to līdz kurai robežai mēs varam iet eksperimentējot. Es tā drīzāk varētu teikt. Varbūt nezaudējot saikni ar līdzšinējo. Piedod, es laikam. Es domāju. Vai ir tā iespējama antigravitācija? Te mums fizikas ir. Es speciāli viņam vēl nejautāju, tāpēc mums jautāju sākumā. Tūlīt arī fiziķim pajautāsim šo. Kā atklāja jaunus likumus, kas līdz šim varētu apgāzt iepriekšējos? Mēs varētu parunāt arī par fiziku, bet varbūt, ka tā kā krasi nemainīsim šo tēmu uz fiziku. Es domāju, mēs neesam tik tālu viens no otra. Mēs neesam tik tālu, bet es domāju, ka tomēr, ja mēs turpinam domāt par šo te kaut kādām konservatīvām vērtībām, kaut kādām jaunām vērtībām, klausoties un domājot par šo sarunu tagad šī jautājuma laikā, man liekas, vai es varu pateikt kādu jaunu vērtību, kura agrāk nav bijusi. Un atbildot sev, es teiktu, ka man patīk Šekspīra lugas, sevišķi traģēdijas, kuras ir rakstīts, ja mēs atceramies 16. 17. gadsimta mijā. Tā kā gana sen atpakaļ. Vai tie cilvēki, tās kaislības, patiesībā tās vērtības, kas ir tā kā atbilstoši kaut kādām morāles normām, kas ir taisnīgi, kas ir godīgi, kas ir pareizi dzīvot un kas ir dzīvot tā kā cilvēka necienīgi, tur viss jau ir. Un vai mēs mūsdienās esam izdomājuši kaut kādas jaunas vērtības, man tā kā nešķiet. Tas, ka mēs esam izdomājuši kaut kādus korektus lozungus vai kaut kādus apaļus teicienus vai kaut ko par šito mēs tā kā nerunāsim, man liekas, ka šis tā kā gan ātri mums pāries. Mēs gribam runāt, un patiesībā cilvēki, kuri man personīgi tālu nav simpātiski, piemēram, Donalds Trumps, kāpēc viņš, man liekas, ir populārs Amerikā. Un man bija tā iespēja strādāt Amerikas Savienotās valstīs tādā laikā, kad viņš pirmoreiz tika ievēlēts. Un visu to kampaņu novērot tā kā klātienē ļoti tuvu. Un tu redzi, kāpēc, kā man šķiet, mana hipotēze, kāpēc daļa amerikāņus tas uzrunāja, ka viens cilvēks pēc sāka teikt tā, kā viņš domā. Un tad, kad viens cilvēks sāk teikt to, ko viņš domā, sāk normālu valodu runāt, pēkšņi tas mūs uzpērk.
pat tad, kad ziņa priekš manis personīgi Trumpa ziņa ir tā kā liekas absolūti kaut kas, ka normāls cilvēks šitā nerunā. Bet cilvēks runā to, ko viņš domā. Un tas, ka cilvēks runā to, ko viņš domā, man šķiet ļoti pozitīvi. Un man liekas, ka no šī tā kā mūsu sabiedrība postmodernā agrāk vai vēlāk tiks vaļā, mēs sāksim lietas saukt savos vārdos, nebaidoties, nezinu, kaut ko nosaukt par to, kā mēs viņu uzskatām, tikai tāpēc, ka mani nosodīs. Ļoti sensitīviem jautājumiem nepieskaroties, bet kā mani kolēģi saka, ja jums ir, un tagad es politiski korekti runāšu, darbinieca, sieviete un afroamerikāni, aizmirstiet. Viņi atlaist nevar no darba nekādās apstākļos. Viņi var nestrādāt, vispār darīt absolūti neprofesionāli, viņi atlaist nebūs iespējams. Nu, tās ir kaut kādas mūsdienas sabiedrības iezīmes. Bet man liekas, ka par šo tā kā man ir sajūta, ka es esmu optimists, skatoties uz nākotni. Domāju, ka mēs šim tiksim pāri agrāk nekā vēlāk. Vēl bija Boris Džonsons, kas Covid laikā rīkoja ballītes Downing Streetā Lielbritānijā, un pēkšņi es teicu, viens normāls vecis beidzot. un tā kā dara tā, kā mēs visi patiesībā iespējams gribētu vai negribētu, tā kā es negribu runāt par visiem, bet cilvēks, kurš tā kā rīkojās tā, kā viņam tādā brīdī gribās rīkoties. Un man liekas tas, ka sekot kaut kādiem saviem impulsiem un sekot kaut kādām savām šīm sajūtām, kā vajag darīt, tas ir tas, kas pataisa mūsu dzīvi patiesībā interesantu un iespējams noved pie ļoti pozitīviem rezultātiem. Varbūt izstāstot vienu, tāpat kā Jānis atvainošos, ka varbūt notikums, bet tas nebūs gari. Steve Jobs, visi zina, viņa vārds komentārs neprasa. Tad, kad viņš gribēja uzbūvēt savu informācijas tehnoloģiju kompāniju, sapņoja par viņu. Bija students, viņu izmeta no universitātes, visi jūs ziniet, gulēja savu draugu kopmītas istabiņās uz grīdas, jo vienkārši nebija kur gulēt un nebija ko ēst. Un darīja ko? Aizgāja uz universitāti ņemt kursus kā brīvklausītājs. Kādu kursu? Glītrakstīšanā, kaligrāfijā. Un pēc tam viņš stāsta visiem pāriem, ka bez šī kursa Apple kompānijas nekad nebūtu bijis. Tad tas, ka mēs tā kā domājam, ka mēs ļoti precīzi, korekti, politkorekti izplānosim savu nākotni, es tā kā izdarīšu to, tad izdarīšu to, un tad man būs sava kompānija, Apple vai vēl kaut kas. Ka tā tas nestrādā. Kā saka Steve Jobs, jūs variet tos punktus savienot tikai atpakaļ skatoties. Uz priekšu jūs to nevariet izplānot. Viņa ziņa patiesībā ir ļoti vienkārša. Dariet trakas lietas, tas, ko jūsu sirds tajā brīdī prasa, saprotot, ka, tā kā mēs teiktu, mūsu aizņemtajā pasaulē, man ir darba pienākumiem laika nepietiek. Ko es vēl te darīšu? Ko jūs man iesakiet darīt kaut kādas trakas lietas? Patiesībā, manā dzīvē, es tagad nestāstīšu savu dzīvi, es varu kaudzēm piemērs pateikt, ka es esmu darījis kaut kādas absolūti absurdas lietas no loģikas viedokļa, un tagad varu teikt, ka man šķiet, ka man ir izdevusies pateicoties arī tām lietām, kas bija absolūti neloģiskas. Un tādā brīdī, kad mēs pārstāsim tur mēģināt būt politkorekti, darīt tā, kā sabiedrība no mums sagaida un darīt tā, kā sabiedrība pieprasa, tādā brīdī mums paliks interesanta dzīve un sabiedrībai no tā labums, mana pārliecība. Galu galā kaut kādas lietas sabiedrībā sāks notikt un, kā man šķiet, kopumā labas lietas sāks notikt. Tā kā man nav sajūta, ka mums tagad ir kaut kādas jaunas vērtības, ka man kaut kas jāpārvērtē apkārt. To, ko nezinu, Šekspīrs un daudz pirms viņi ir sapratuši, kā jādzīvo dzīve, lai tu varētu beigu galā teikt, ka tā kā es esmu apmierināts ar dzīvi. Un tā kā Pēters teica, ka patiesībā neviens nav teicis, ka mūsu dzīves mērķis ir būt laimīgam. Diez vai tas ir tas ar kādu sajūtu domāju, ko man tagad izdarīt, lai es rītā būtu laimīgs. Es domāju, ka visbiežāk mēs šādi nedzīvojam. Mēs dzīvojam tādā veidā, ka kā man rīkoties, lai tā, ka man būtu sajūta, ka es izdarīju pareizi. Varbūt dabūju pa kaklu, varbūt mani lamāja, varbūt man patiesībā bija slikta diena, bet es izdarīju pareizi. Priekš manis šī ir iespējams tas domāšanas veids un tas, kā es gribētu skatīties uz pasauli un skatīties uz dzīvi. Un tad man liekas, tur kaut kādas tādas vai šitādas, kā lai tu saki, jaunās vērtības,
kaut ko varbūt man liekas, ka ir ok, kaut ko man liekas, ka muļķi. Es tikai vienu komentāru gribu iesprāst. Es neesmu pārliecināta, ka Trumps runā to, ko viņš grib. Es domāju, ka viņš runā to, ko grib dzirdēt cilvēki, un tā ir liela starpība. Es baidos, ka viņš ir gudrāks patiesībā, kā mums izskatās. Un tieši tas ir tas, ko es saku. Viņš runā to, ko cilvēki grib dzirdēt, nevis to, ko viņš saka. Atkal, un tas ir tas, ko sauc par populismu. Kā teica man viena ļoti laba kolēģe, kura arī taisīja visādas lietas. Viņa teica pa vienu citu cilvēku. Viņa teica, klausies, viņa izskatās patiešām ir traka, nevis kā es izliekos. Man liekas, Trumps ir tas, kurš izliekās. Nē, par to es pilnīgi nestrīdos. Es tikai tieši tas, ko es gribu pateikt. Manuprāt, viņš runā to, ko viņam liekas, ka cilvēki grib dzirdēt. Ko viņš pats domā, mēs nezinām. Bet liksim Trumpu mierā. Mums īstenībā būs jāsāk ar... Gribēju teikt klausītāju jautājumiem, bet Pēterim bija kas sakāms. Tas, ko Mārcis teica, sasaucās arī ar Jēzus vārdiem svētīgi, jeb laimīgi taisnības dēļ vajātie, respektīvi, kas nebaidās runāt nepolitkorekti. Un man šķiet tas, ko šis laiks arī, ko iezīmējāt, ka parādās cerība, ka cilvēks sāks vairāk teikt. Tā viennozīmīgi ir viena no labām blaknēm no šodienas Amerikas, jo pavisam nesen, es vēl atceros, bija pavisam neiedzīgas lietas, un es runāju ar vienu savu draugu, kurš ir labi pazīstams un pieprasīts reklāmas industrijā cilvēks. Un viņš jau stenzinieks. Nē. Ir citi jaunās paudzes cilvēki jau, kas ļoti aktīvi strādā, bet es viņu vārdu nenodošu šodien. Un mēs runājam, un viņš bija diezgan arī emocionāls un neapmierināts par kādām lietām, kas notiek sabiedrībā, un es saku, no ko tu par to nerunā? Un viņš ir, bet ja es par to teikšu, ar mani cauri. Un es domāju, par to arī starp citu, jau pieminētais Jordans Petersens daudz runā, kas notiek ar cilvēku, kad viņš sāk neteikt to, ko viņš domā. Un, protams, es nedomāju, ka mums ir jābūt netaktiskiem vai ka mums ir jābūt muļķiem un jāliek par kaut kādām nebūtiskām lietām visu savu dzīve un iztikšanu un ienākumu uz līnijas, tikai tāpēc, ka mēs gribam kaut kādu domu izspērt ārā. Bet ja mēs sākam neteikt, ko mēs domājam, un ja mēs apspiežam, ka mēs jūtam kaut kas nav pareizi, un mēs gribam iekļauties, un es domāju, atkal tā ir, protams, varbūt tāda jūtīga tēma, bet es domāju, viss, kas bija aizgājis ar šiem dzimumiem, ka bērns var izvēlēties dzimumu, un viss klusē, un jā, tiešām, kāpēc nē? Viņš varbūt tur tā vēl pīpēt nevar izvēlēties, un varbūt viņš vēl kaut ko nevar, bet dzimumu viņš var izvēlēties. Ja viņš tā grib, tad operēsim kaut ko nost, iedosim preparāts, atrisināsim. Un pēkšņi panesās tā sociāla aplipināšana, ka beigās katrā jau tādā liberālā Kalifornijas ģimenē vismaz 1 vai 2 bērni tādi ir. Un visiem liekas tas tā kā normāli. Ja? Un kas tas ir? Ja? Tā ir cilvēks sāk sevi tā kā jau cenzēt. Un tāds cilvēks, es domāju, ir jau tagad staigājošs mironis, kurš vairs nav gatavs. Un es domāju, viens no iemesliem, kāpēc es cienu Jānu Vanagu, ka cauri saviem arhibīskapu gadiem viņš ir runājis, gan jau arī ne jau teicis visu, ko domā, bet teicis daudz vairāk nekā sabiedrība tajā brīdī viens otrs bija gatavs paņemt pretī. Un tā ir bijusi kā tādas salas Latvijas sabiedrībā, par ko es Jānim Vanagam ļoti pateicīgs. Un visiem, kas runā. Un pat ja tu kļūdies, pēc tam tu vari pateikt, es esmu kļūdījies, ja? Bet tev ir bijuši principi, uz kuriem tu stāv. Un ja tāda nav, tad kas tu esi? Vienkārši kaut kāda tukša plate. Un tad mēs nonākam pie tā, ka mēs nevis gribam būt labi, bet daudz trakāks stāvoklis, ka mēs gribam izskatīties labi. Un tā ir tā liekulība, un tas ir ārprāts. Ja? Un tur, ja kādreiz mēs tā iekrītam, tad no turienes vajag mukt ātrāk kā no ugunsgrēku pārņems mājas. Viņas, protams, ir tās bailes, un tas ir tas, ka varbūt ne tik daudz baili ir no ārpasaules, cik ir baili ieskatīties sevi. Un kā, kas ir reizēm tas veids, kā varbūt ar to labāk strādāt ar tām savām iekšējām bailēm? Tas ir jautājums kādam, ja? Kā strādāt savām iekšējām bailēm šajā laikā?
Es pat nezinu, varbūt, ja es mēģinu pavisam īsti šo atbildēt, es pat neteiktu, varbūt, kur ņem šo te drosmi, jo priekš manis varbūt tādi kaut kādi lūzuma brīži manā kaut kādā skatā uz pasauli ir bijuši tādi, ka tu esi kaut kāda jaunā vidē, un tev liekas, ka te ir kaut kas, ko tu gribi izmēģināt, un no vienas puses tā nedrošība, ar kuru patiesībā ļoti viegli tikt galā, teiksim, ko apkārtēji teiks. Lai būtu ļoti konkrēts piemērs, tad, kad es biju Latvijas universitātes rektors, man likās, ka man kā fiziķim, kurš vienmēr ir eksperimentējis ar atomiem, būtu interesanti eksperimentēt ar savu prātu un apziņu. Un es pie tā laika, droši vien vienu no pirmiem certificētiem psihoanalītiķiem Arkādija Pansa gāju eksperimentēt ar savu apziņu. Sekretāriem visu laiku kalendārā bija rakstīts privāts pasākums. Viņas pēc tam man izstāstīja versijas, kādas viņām bija, kur rektors pazūd 4 reizes nedēļā nezināmā virzienā. Bet tas, ko es gribu teikt, ka šeit ir tā kā 2 daļas. Viens, ja es izstāstīšu citiem, ko citi par mani teiks, zolīts cilvēks, universitātes rektors, un ja tagad tas izklausās tā kā patiesībā normāla nodarbe, tad tādā laikā tā kā nebija sabiedrībā pieņemta nodarbe, bet tas droši atbildot vai domājot par jūsu jautājumu, kas ir patiesībā daudz grūtāk pārkāpjams. Tā sajūta, vai es kā fiziķis racionāli domājoši par pasauli, vai es tagad kaut kādus savus principus nenododu, vai es tā kā savu pārliecību kaut kādā veidā nenododu. Un ar šo patiesībā darboties ir sarežģītāk. Man vienmēr licies, ka tad tas solis ir jāspēr, tad pamēģini, kā tas ir, un tad tu varēsi, par sevi es saku, tad tu varēsi saprast, vai tā kā šis ir saprātīgi, un te ir vērts mēģināt kaut ko darīt tālāk, un kā lai to saka, piedzīvot šādu, iegūt šādu pieredzi ir vērts vai nē, bet man liekas, ka šis, nezinu, kādas jums ir, droši vien katram ir savas pieredzes, bet šis, man liekas, dzīvē ir tāds lūzuma punkts, kad saprot, tā kā es savu pārliecību vai savus rāmjus mēģināšu plest vaļā, apzināti plest vaļā un paskatīties, kas tur ir. Bet es teiktu, ka triviāla patiesība, bet katrs no mums viņu droši vien zina un izbaudīs tādā vai citādā veidā. Mēs, protams, 100 kļūdas vai 1000 kļūdas izdarām dzīvē un nožēlojam to, ko esam izdarījuši. Bet vismaz es daudz vairāk nožēloju kaut kādas iespējas, kuras es neizmantoju. Iespējams būtu dabūjis punus, iespējams būtu dabūjis pa kaklu, bet tā kā kaut kādu iemeslu pēc kaut vai to pašu, lai tā kā nepārkāptu savus rāmjus, nepamēģināju. Man liekas, ka to es nožēloju patiešām. Kādreiz kāds bija teicis, ka tad, kad es biju bērns, sākumā es domāju, ko citi par mani domās, tad man vēlāk bija viena auga, ko par mani domā, un tad es vēlāk sapratu, ka neviens par mani nedomāja. Tas jautājums par bailēm ir ļoti, man liekas, dziļš un būtisks. Un ja es mēģinu par to nevis kaut kā teorētiski runāt, bet tā eksistenciāli atskatīties, tad priekš luterāņa varbūt neparasti un netipiski, bet es atradu atslēgu šim jautājumam Lojolas Ignācija garīgajos vingrinājumos, kur viņš runā faktiski par to stāvokli, ko viņš sauc par indiferenci. Un tas nozīmē, ka es nevēlos nevienu lietu vairāk kā citu. Es nevēlos bagātību vairāk par nabadzību, es nevēlos godu vairāk nekā negodu, es nevēlos veselību vairāk nekā slimību, es nevēlos ilgu dzīvi vairāk nekā īsu dzīvi, bet es vēlos to, ko no manis grib Dievs. Es esmu kā svari līdzsvarā, un esmu gatavs doties jebkurā no šīm iespējām, no šiem variantiem, ja tur es varu vairāk pagodināt Dievu un viņam labāk kalpot. Un visi garīgie vingrinājumi ir ceļš, kas aizved labākajā gadījumā, ja viss iet kā plānots, tad tas aizved pie tādas brīvības pakāpes, ka to var piedzīvot šo stāvokli. Kā tas ir? Ka tiešām vairs nav bailes, kas ar tevi būs, un tu pat vēlies, lai tas, kas dzīvē notika ar Kristu, notiktu arī manējā.
Nevis tāpēc, ka es būtu mazohists, bet tāpēc, ka es gribu, lai tā dzīves pieredze, kuru es mīlu, teiksim, atbalsojas kaut kā arī manējā. Un tā atslēga ir, teiksim, ka apustulis Jānis saka, pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Un es domāju, ka viņš to saka par pilnīgu mīlestību uz Kristu. Jo tad, kad, tas ir tā kā cilvēki, kad vīrieši, kad viņu bērnus un sievas ielika vagonā, un viņi paši bija kaut kur paslēpušies, tad viņi aizgāja un mēģināja tikt tajā vagonā, tāpēc, ka viņi gribēja būt kopā ar tiem mīļajiem, kurus tur ved ārā uz Sibīriju. Un sasniedzot šo stāvokli, tu saproti, kā tas ir, kad tu atbrīvojies no bailēm. Un tas ir lielākais ieguvums, ko cilvēks var sasniegt, man liekas, brīvība no bailēm. Arī domājot par iespējamu karu, vai kas ar mani būs, vai kas ar mani notiks, vai kas ar mani jau ir noticis. Un es neteiktu, ka es tā būtu spējis palikt tajā stāvoklī, aizbraucot no vingrinājumiem. Bet es vismaz esmu piedzīvojis un es varu atcerēties, kā tas bija. Un vajadzības gadījumā pie tā apelēt vai vismaz zināt ceļu, kā tur nokļūt, jo es to esmu vienreiz jau izgājis vai divreiz faktiski. Un tā bija man personīgi tā fundamentālā atbilde uz bailēm. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, bet vajāšanas ir traka lieta. Tad es esmu piedzīvojis un atceros, kāda ir tā sajūta, kad tiešām tu jūties laimīgs, ja ar tevi tas notiek, tāpēc, ka ar viņu tā bija. Un tāpēc es esmu viņam tuvāk. Tā apmēram. Paldies, tas bija skaisti. Jāni, jautājums. Jā, liels paldies Valē par šo ārkārtīgi aktuālo diskusiju. Tas, man būs ārkārtīgi izskatīt jautājums, tas, ko jūs tikā skārāt. Es rakstu vēstures romāns, un man katrā grāmatā ir bijusi 9 un jautājums 40. darbs, ko tas atslēgot ģenētiskajā atmiņā. Man liekas, tas būtu ar sindromu, kas ļoti parādās politikos un valstiskajos projektos. Un individuāli mums ir straumi, mēs pulcieniem divas pieminētas sveikumus, hokejas, basketbolu, mēs esam ģeniāli tauti. Kur tas ir sanākajā politikas līmenī, un man liekas, ka vienā teikumā to vislabāk ir pateicis ģenerālis Leonīds Kalniņš, tieši tā ir bruņotos spēku komandieris, pēc 40 gadu. Viens teikums, ja mēs toreiz būtu karojuši, mēs tagad būtu savādāk. Kā jūs atradīsiet ar šiem vārdiem? Tas man izraisa ļoti dažādas pārdomas, jo atskatoties jau ir vieglāk kaut ko pateikt. Tad, kad tu ieeji situācijā, kur tu nekad neesi bijis, sevišķi, ja tev ir atbildība par citu cilvēku dzīvēm un dzīvībām, tas ir atkal citādi. Tas ir ļoti grūti, un es tāpēc nekādā veidā nemēģinu tagad atskatoties to pašu pandēmiju, pieminot, ka tur daudz droši vien bija visādi arī nevajadzīgu lietu un neiedzību, bet es pieņemu, ka tie, kas... es piedalījos tajās sanāksmēs, kur bija spriedi par visiem tiem ierobežojumiem, ar mums tur runāja par to. Es redzēju, ka tie cilvēki, viņi jau nezina īsti, ko darīt. Ka viņiem ir tagad jāuzņemās atbildība par, nezinu, kā tanī brīdī likās par 1000 cilvēku dzīvību, un labāk tad kļūdīties stingrības virzienā vai kā, bet neviens jau īsti nezināja, kā tas būs. Es domāju, ka tad, kad Kārlim Ulmanim un viņa valdībai tur bija jāpieņem lēmums, ko darīt, pretoties vai nepretoties, karot vai nekarot, viņi bija apmēram tādā situācijā. Viņi saprata, ka ja mēs tagad karosim, tas maksās ļoti daudz dzīvību, un to izredžu noturēties pirms šķietami likās maz. Es nedomāju, ka var jau būt, ka tur bija kaut kas līdzīgi, kā arī baigajā vasarā kaut kāda nodevības elementi un kaut kādas tur spēles aizmugurē. Bet es varu piekrist, ka mēs droši vien
šodien justos un būtu citādi, ja mēs būtu karojuši, bet es negribu apsūdzēt arī tos, kas pieņēma lēmumu nekarot, jo es pats esmu atradies diezgan ilgi vadošā pozīcijā, kur jālem par citu cilvēku dzīvēm, un es zinu, cik tas ir grūti. Apmierina atbildi. Būtiskāties ir jautājumās otrā daļa, ko tas mums ir atstājis. Tāpēc mums politikā ir daudz spēlētāji, nav valsts. Nē, mūsu elite tika iznīcināta, un tas ļoti ir atstājis milzīgu nospiedumu vispār uz mūsu ģenētisko mantojumu. Un es varu tikai piekrist, ka es domāju, ka Somi, kas uzvarēja faktiski Ziemeļkarā, nevis Ziemeļkarā, bet Ziemas karā, viņi jūtas citādi šodien nekā mēs šeit. Tā bija jautājumi. Jā. Pateikt lielu paldies par to ievirs, kā šī saruna izvērsās. Varat atskatoties uz sākotnēju uzstādījumu par to pasaules bojāju. Man liekas, ka jūs visi iedavāt to, ka pasaule neiet bojā. Es arī piedaru jūsu paudzei, un es domāju, ka mēs visi šajā vecumā bieži vien nesaprotam to jauno nākošo cilvēku, teiksim, jauno kas ienāk, un tas viss mums ir svešs, un tas mūs satrauc, un mēs nesaprotam, mēs no tā baidāmies. Bet man liekas, ka runāt par to konservatīvismu un tām lietām, kuras ir pat ne 1000, bet arī 100 gadu senas. Es nu pat nesen noskatījos vēlreiz filmu Gepards, un kur arī galvenais varonis jūtās, ka pasaulē iet bojā, jo tās vērtības, kuras viņš ir kopis savā dzīvē, viņas jaunā paudze nespēja novērtēt, nespēja piedzīvot, un liekas, ka viss ir. Tas ir dažus 100 gadus atpakaļ. Un es domāju, ka mēs šobrīd vienkārši dzīvojam laikā, kur vēl nav izsijātas tās vērtības. Mēs runājam daudz par tām vērtībām, kuras ir izturējušas laika pārbaudi, un mēs saprotam, ka tās ir drošas, mēs pie tā varam turēties, un viņas dod mums to stabilitāti. Šobrīd mums nāk ļoti daudz jaunu vērtību, jaunu iespēju, jaunu ideju. Mēs esam tajā laikā, kad viss tas gāžās pāri, mēs apjūkam par to. Un vienkārši ir vajadzīgs laiks, lai tas izsijātos, nomierinātos, un nekur tā pasaule bojā neies. Tā pasaule kļūs arvien labāk. Es arī esmu optimisti kā Mārcis Kalniņš. Un es domāju, ka bieži vien varbūt mums pašiem cilvēkiem, kuri tajā dzīves otrā pusē, ir arī jābūt tādiem atvērtiem un arī mierpilniem. Un jādod tiem līdzcilvēkiem miers, ka viss pāriet un izkristalizējās un paliek tas labākais un tas vērtīgākais. Un grūtības, protams, ir vienīgais, kas mūs pilnveido, kas attīst un kas iedod arī sapratni par to, kāda ir dzīve. Kāda ir jūsu dzīves jēga vienā teikumā? Dabūjāt? Es gribēšu dzirdēt. Paldies. Kurš pirmais? Es domāju, ka es varu atbildēt. Tanī dzīves beigu galā, kas kā mēs visi zinām, agrāk vai vēlāk pienāks, ja tanī brīdī es varēšu teikt, ka es tā kā esmu dzīvojis pēc goda prāta, tad es teikšu, tā kā bija vērts dzīvot. Man liekas, ka es priekš sev teiktu tik vienkārši. Man? Es varbūt nocitēšu no tā paša, ko es jau citēju, no Ignācija principa un pamata, kur ir teikts, un es tam piekrītu vienkārši. Es dzīvoju pasaulē tādēļ, lai godinātu Dievu savu kungu, lai viņam kalpotu un lai tādā veidā ļautu izglābt savu dvēseli mūžībai. Respektīvi, tā kalpošana nozīmē rūpes par dvēselēm apkārt. Jā, un man šķiet, ka es negribu teikt, ka es saprotu, ko tas nozīmē pilnībā, bet tā lielākā kļūda reizēm var likties, ka tas ir kaut kas reliģisks tikai.
bet tas ir tas dzīves veselums, ja mēs saprotam, ko tas nozīmē. Un tas dzīves uzdevums ir visu dzīves garumā saprast, ko tas tiešām nozīmē, ko tikko mēs dzirdējām. Kas ir Dievs, kas ir tā Dieva pagodināšana. Tās jau nav kaut kādas reliģiskas, tikai kaut kādas šabloniskas klišejas, ko kāds var iedomāties, ja, ka tu tur ej un kaut ko klanies un pielūdz, un tad tur tās baznīcas tantiņas. Ja. Tā ir aprobežotība, tā domāt. Un tā. Tā kā... Tas nozīmē faktiski katrā savā dzīves izvēlē ikdienišķajā izvēlēties to, kas vairāk pagodina Dievu un labāk viņam kalpo. Tas var notikt arī veikalā maizi pērkot vai ejot pa ielu vai jebkurā vietā. Tas ir tas atskaites punkts, kāpēc es izdaru kaut kādu izvēli. Jā, es tad gribētu ar tā dzīvot. Drusciņ humoram, es domāju, dzīves jēga, kā kāds bija teicis, dzīvot tā, lai nav jādomā, kas ir man dzīves jēga. Tas ir drusciņ aizejot no jautājuma. Bet es domāju, tad, kad arī tad, kad es aizvedu bērnus uz treniņiem, uz nodarbībām, pagaidu viņus, brauc mājās un pajautāju, kā viņiem gāja, man tajā brīdī nerodās jautājums, kas ir man dzīves jēga. Bet es domāju, tāpat laikā ir labi reizēm to arī jautājumu pajautāt. Es drīkst vēl vienu mazu piezīmi. Luteram bija tāda skaista doma par Dieva maskām. Viņš teica tā, ka maiznieks, kas ceļās no rīta 4 iet cep maizi, un lai cilvēkiem būtu ko ēst, aiz viņa mēs saskatām Dievu, kurš gādā par visu radību. Tad katrs cilvēks savā vietā spēj būt Dieva maska, vai veids, kā Dievs caur tevi izpaužas pasaulē. Es atceros, tas bija Valencijā, Tezē pasākumā, es runāju arī ar jauniešu auditoriju, un man pēc tam par kalpošanu Dievam, un pienāca viens jauneklis klāt un teica, viņš teica, es saprotu, cik ļoti ir svarīgi kalpot Dievam, bet man tā patīk sports, es gribētu būt treneris. Es viņam teicu, tad kalpo Dievam kā labs sporta treneris. Un viņš pilnīgi atplauka, viņš teica, tāda nasta novēlās. Sirsnīgs paldies! Tiekamies! Paldies jums!